Sveiciens! Šoreiz mēs parunāsim par PSRS laikā ražotu RAF 2203. Tātad mēs sāksim ar viss, kā teikt, trakāk pēc kara cietušajā. Pēdiņās saku par karu. Tas, es domāju, vairāk kā noteikti kādu puikām, kam rokā bijušas šīs mašīnas, kuras ir palikušas bez durvīm. Man durvis tikko palika rokās. Bet tas ir sīkums. Tās būs jāremontē. Un tas gan ir tātad šitāds te. Vispār rets. Kā rets? Nav tik bieži izteikts, viņās būs arī gābu gaismojums. Varbūt viņš labāk redzēs. Viņam ir brūns salons, bet nevar tā tagad jums parādīt. Jā, es esmu pieķibinājis ar kaut kādu citu krāsu. Vārds sakot, šitas ir diezgan traģiskā stāvoklī. Un te ir tas pats stāsts. Tā, kā lai jums labāk parāda. Varbūt šitā. Tātad plasmas apakša šitam ir. Un nav vairs numura. 1:43, tātad 43 reizes mazāks. Un šitais ir 90. gadu eksemplārs. Es tā nojaušu, jo Padomju Savienībā viņus ražoja, bija tikai ambulance, bet es, protams, varu kļūdīties. Bija ambulance, parastās krāsas un milicija, kuru es jums parādīšu. Tātad šitas ir pirmais, lai mums sāk griezties uz podiuma. Tā, un tad ir nākamais šitais. Šitais jau gan ir bišķi labākā stāvoklī, teiksim, teicamā stāvoklī. Vot šitādi te viņi parasti bija. Vēl otra krāsa bija dzeltena. No modeļiem, ko es zinu, jo ziniet, cik interesanti tas ir. Es kaut kā bērns būdams īpaši viņus neatceros, kā viņi būtu. Es atceros ambulances, bet šitos te, kā teikt, milicijas es tā nezinu. Kaut gan es dzīvoju īstenībā pie milicijas ēkas, bet iespējams, ka viņam tieši šitādi nebija. Arī te viss varās vaļā. Patīk, ka varās ļoti plati vaļā. Tātad ražotas viņas ir Padomju Savienībā Saratovā. Ir tāds pilsēta Marks. Tur viņas arī visas ir ražotas. Redziet, un Padomju Savienībā jau nekā cita īstenībā nebija. Šitie bija vienīgie modeļi. Tādi, kas izstījās kopijas, viņi bija reti, viņus nevarēja dabūt. Šitam cenu es jums nepateikšu, bet man liekas, ka viņš varētu maksāt, bet es negribu melot, kādi 8 rubļi varētu būt. Šitie te Padomju Savienības laikā. Tagad, ziniet, tagad ir amplitūda no 40 un iet 100. Tā kā, ja ir tādi aukcioni, tad tur var dabūt lētāk. Kā teikt, vinnēt aukcionā. Tās šausmīgi tās durvis nepatīk, vajadzētu jums laikam pielikt tās durtiņas, kamēr es jums parādīšu. Jo daudz pārāk modeļu man nebūs. Bet man gribētos vienkārši salīdzināt, es jums parādīšu arī šabak modeļus, kas ir Vācijā ražoti. Un laikam es nezinu, kāpēc, bet viņam kaut kas nepatīk šitam te. Viņš kaut kā griežās ne uz to pusi, uz kuru vajadzētu, cik tas ir interesanti. Bet, es nezinu, kas tur pa vainu, un šitās durvis es laikam neielikšu. Un viņš arī laikam šodien mums negriezīsies, tad nāksies iztikt bez. Labi, kur ir ambulance. Arī stāvoklis ir tāds, kāds ir. Redziet, jo man tā tendence ir bijis sākumā kā tik dabūt. Protams, kā teikt, pa lētām naudām. Kā tik dabūt, un tādēļ es viņus tur pieremontēšu, pietaisīšu. Jo ziniet, par šiem te, ja viņam ir metāla apakša, redziet, te ir viss iekšā, es tik nezinu, kāpēc es neesmu izdomājis, ka kaut kāds to gaismu varētu bišķi savādāk parādīt. Vārds sakot, viņam viss tur ir iekšā. Tā kā īstai ambulances mašīnai. Un redziet, šis sēdeks, viņš pat grožās. Te ir nestuvis arī viņam. Ziniet, taisījot tās mašīnas tiešām labas. Detalizēt, man laikam roka paša te priekšā, tāpēc neredz. Jūs man atkal piedodat par šitiem trakajiem video. Es domāju, šie visi video ir tādi kā vairāk kā iesildošies, vienkārši parādīt, ka tādi vispār eksistē. Un lai tas varbūt, jo es skatījos, es pētīju, es latviski šādus video vispār neesmu redzējis. Un tā kā es ielieku ChatGPT, viņš man pasaka, ka tādu vispār nav. Ir daži video TikTokā, kur pārdod jaunos modeļus, un tur sieviete un
tādā jaukā balsī runā par tiem modeļiem, kaut kādiem tur visādiem no Ķīnas, un kas nav slikti, bet par šādiem PSRS vecajiem, nezinu, kāpēc runas daudz nav. Pamēģināsim vēlreiz pagriezt to šteli uz priekšu. Negriežās. Nu nekā, šodien nebūs lemts, viņš negrib griezties šodien, nezinu kāpēc. Tā, un tagad es jums parādīšu vēl vienu tādu pašu. Tātad šitā nāk kastītē, tā viņas izstās kastītēs. Es domāju, ka tas bija viens no tiem lielajiem priekiem man kā bērnam, tā ka viņas varēja redzēt šitādās kastītēs. Viņas pilnīgi liekas tāda kā maģija. Nu, man tā bija maģija. Un, ziniet, man bērnībā nevienas nebija šitāds. Bija kaut kādiem radiem tādā ķieģeļa brūnā krāsā. Bet man pašam personīgi nebija. Tātad RAF modelis 1/43, kur ražots, ja, un tas made in USR, un te ir bilde. Un šitā kastīte ir tā saucamais reprints. Tā nav pat oriģināla kastīte. Vienīga oriģinālā kastīte man ir šitai te mašīnai. Bet arī šitā mašīna ir 80. gada beigas, 90. gada sākums, jo jau plasmas apakš. Tās, kas nāca ātrāk, tām bija metāla apakš un ar numuru. Un pēc tam numurs pazud, bet vēl bija metāla apakš. Labi, izņemšu ārā, man šī krāsa ļoti patīk. Ļoti smuks tāds zils busiņš. Es cik atceros Latvijā viņus, tā viņiem parasti šī vidus līnija bija balta. Nu, cik es atceros. Bija arī vienkrāsaini, protams. Un šito, cik es saprotu, cik es esmu klausies no visādiem citiem blogeriem, kas runā par šīm te mašīnām, te izrādas kaut kāds netīriņš, krāsa bišķi nokasīt ir. Tad šitais ir pirms sērijas modelis. Viņš nemaz, jo tiem, kas bija īstenībā, viņiem šīs te lampas, šīs te apkārt bija melns. Nu jā, nu tas it kā amortizācijas viņam gan nav, bet nu viņi tā ripo viņi ļoti labi. Tāpatās atkal plasmas apakš melnā, ļoti gribās to metālu dabūt, jo viņas ir bišķi smagāks ar to metālu apakšu. Nu man tāda aizdoma ir dažiem gramiem, bet tie daži grami, ziniet, kaut kā mums tas šodien gaismā galīgi nav. Jā, nu skaists busiņš. Un viņiem ir tā maģija, es nezinu, kas viņos tāda ir, bet tā maģija viņos ir. Un tagad es jums salīdzinājumam parādīšu arī Vācijā ražotus, manuprāt, ļoti lieliskus modeļus, kas tiešām laikam vienīgi uz doto brīdi, kas varētu konkurēt ar šiem te PSRS ražotajiem modeļiem. Tā ir tāda firma un saucās viņa Šabak. Tie, kas zin, tie zin, bet tie, kas nezin, tie nezin. Modelis nav labākajā stāvoklī, kārtējo reizi. Stiklis tāds izbalējis. Un es domāju, ka jūs visi zinat, kas tā mašīna ir. Nu, tie, kas nezina. Tad tas ir Volkswagens Caravelle. Te loks nav, un šitien loks nav paredzēts, bet šeit logam vajadzētu būt. Arī viss taisās vaļā starp citu. Šitais pārsit visus, kā teikt. Laikam man pat tā roka ir priekšā. Es nevaru saprast, kāpēc tā gaisma ir tik švaka. Tā. Ar ko man viņa ļoti patīk? Metāla apakša. Viņa nav gluži tik detalizēta kā PSRS modeļiem, bet viņa ir. Un, protams, ka rati. Šitais gan tāds pusmironītis ir, bet nu rati viņam kustās. Un kas viņam vēl ir, ar ko viņš PSRS pārsit pušu? Tas ir ar šo te ka viņam ir tas motors iekšā, kā nevar redzēt. Un taisās kapots vaļā, jo visiem PSRS modeļiem busiņiem kapoti vaļā tiešām netaisījās. Piemēram, Latvijā jātaisās šitam priekšā ir, bet viņi netaisās. Tā, nu lielums ir apmēram tas pats, kā jau jūs redzat. Cik interesanti var šitā salīdzināt. Un šitie vācieši, viņi baigi labi ripo. Viņi vairāk tā kā bišķi tā kā uz spēļu, jo tie rati bišķi par esnu, pa platu, kā teikt. Bet pats modelis tajā mērogā iekrīt, jo, ziniet, ir viena liela problēma piemēram, ar citu firmu modeļiem. Piemēram, daudziem cilvēkiem varbūt tas vispār neko neizsaka, bet man, piemēram, tā ir ļoti liela, piemēram, ja viņš ir 43 reizes paredzēts mazāks, nu, tad viņam vajadzētu tādam arī būt. Bet daži, kas izgatavo tos modeļus, viņi tos izmērus bišķiņi piemelo. Kaut ko uztais platāk, kaut ko šaurāk, un tas šausmīgi traucē. Tā kā teikt kopējai bildei.
Un šabakus arī ražoja kaut kad 90. gada sākumā. Šitādas ar visām atverējumām lietām. Un pēc tam, protams, tagad šabaks ir pārgājis kā šuko. Un tur praktiski nekas nevarās vaļā. Un te ir vēl viens no šabaka. Vecāks Volkswagens. Tam gan varās tikai sānu duris vaļā. Priekša jau vairs nevarās. Duris arī nevarās. Bet toties ripo viņš vienkārši ļoti labi. Priekš puikām tas ir vienkārši spēlēties un neizspēlēties, jo, kā viņš ripo, tas ir ārprāts. Viņam viss tā amortizācija, viss ir, tas ir prieks, kur tu rodies. Tā, es jau atkal te uzsit, noteikti būs krāsa pazudus. Un ziniet, šitās mašīnas, viņas izstās ļoti realistiskas. Es zinu, ka šitādi es redzēju mūsu miestā. Viņam bija ātrās palīdzības mašīna kā dāvinājums, ja nemaldos no Vācijas, viņa rūca traki. Bet tā vispār uz ceļiem jau laikam šitāds vairs nav palikušas. Tās iepriekšējās jau šad un tad vēl te šeit pat Anglijā redz. Nemaz tik veca nav, jo to virsbūvi ražo diezgan ilgi. Jā, un te ir vēl daži tādi, arī eksemplāri, bez logiem, nav stikla. Es viņu dabūju, kā teikt. Sarunāja ar pārdevēju, viņš man pārdeva viņu. Un te var redzēt, kas tur ir rakstīts. Tātad šabaks, transporters, arī 1/43 ražots Vācijā. Jā. Un tāds pats ir arī ar kuzavu. Tas ir smags. Kuzavu ir metāla. Te viens pagrieziena rādītājs nav vairs. Un te viena detaļa arī nav vairs uz vietas. Bet, ziniet, tas viss ir remontējums, un man tas ātrumu, kā teikt, nemazina. Man viņi tīri labi patīk tāpat. Jo plauktā, tā kā viņas noliek, viņi izstāst tīri labi. Un galvenais ir tas, ka tā ēra, tā kā es biju maziņš un tāds tīnis, šitās mašīnas bija uz ielām redzamas. Un te ir vācu policai. Džermans. Jā. Arī skaistulis. Šitas ir labā stāvoklī, pilnīgi jauns. Lampa ir bišķi pa lielu, ja skatāmies pēc izmēriem. Viņi ir smagi šitie te modeļi, jā, ar tām metāla apakšām. Viņas tiešām prieks paņemt rokās, un man patīk, kad paņem rokā viņa, tur, viss tur ļurkājās un vibrē, un viņu uzliek kaut kur. Viņš tā kā īsts automobīls, viņš arī ripo kā īsts. Un tas rada to īstenuma sajūtu. Un pēdējais, ko es gribētu jums parādīt, ir šis salīdzinājums, kādu ražo, piemēram, un kam mēs vispār principā pa lielam neesam ieinteresēts. Vienīgai ir ļoti lēti vai gandrīz pavelti nāk. Tātad, šitais ir ražots Ķīnā. Un tos var nopēt tagad. Viņi ir jauni, tas ir bišķi noputējis. Viņi ir jauni, viņiem pilnīgi nekas vaļā nevarās. Jāatzīst gan, ka viņi izstās kā kopija, viņi izstās vienkārši ļoti labi. Ja ieliek kaut kur aiz stikla, tad viņi izstās ļoti labi. Tepat ir logu tīrītāji, lampas ir ļoti smuki uztaisītas. Saucamās zivju acis, bet viņas apmēram tādas bija. Un šitais ir Ķīnā ražots, un viņas saucās De Agostini. Tātad viņi pārsvarā nāca no žurnāla, kā teikt, sērijas. Kā lai mēs tā apstīties, kā lai es jums varētu parādīt. Te jau redzēt De Agostini 1/43 ražots Ķīnā. Ar ko atšķirās? Tātad rati. Ja jūs redzat, viņi griežās kopā ar apakšējo. Un tas ir liels mīnus, tā ka mašīna ripina pa galdu. Varbūt tas ir liekas smieklīgi, ja, bet patiesībā tas ir liels mīnus, jo viņa, kā teikt, neripo gludi. Viņa ripo tā, kā lai saka, cieti tā kā koki. Tā kā koki ar šitiem visiem. Viņiem tie rati ir ripo katram atsevišķi, tā kā sanāk tā amortizācija. Katram ratam ir sava, viņš neatkarīgs no otra rata. Un tas ļoti kā modelim, tas ļoti izmaina arī visu to, kā viņu paņem rokā, kā viņš jūtās. Un vēl kāda atšķirība ir, pieņemsim, kur ir RAFs Padomju Savienībā ražotājs vai jau Krievijā, tad šitas ir smagāks, kaut gan jāatzīst, ka šitas arī diezgan smags ir, vispār pa brīnumu. Diezgan smags ir, bet šitas ir smagāks. Jā, un šitam viss varās principā vaļā, šitam vairs nekas nevairs vaļā. Rati, it kā izskatās smuki, bet tomēr tas nav tas.
Nu jā, un cenas viņiem, nu nav viņi pārāk dārgi, var arī dārgi nopirkt, bet te ir tā atšķirība, nu, ar ko tās visi tie jaunie izstrādājumi, vārdu sakot, viņi uztais tā pēc iespējas vienkāršākus, vieglākus, un līdz ar to arī neinteresantākus. Man kā kolekcionāram, nu, es paņemu, protams, ir kaut kas tāds, bet tas nav mans galvenais mērķis, un viņi ir pilnas vietas var viņus sapirkt. Tā kā tā, tas ir šodien par rafiem un Volkswageniem, karavelēm un transporteriem. Es domāju, ka šodienē tas laikam arī tad pietiks. Liels jums paldies par skatīšanos. Paldies! Tiekamies jau drīz!